Tā, pirmais, ko mēs secinājam, tas ir tas, kā svarīgākais būtu ideja. Ideja tas ir tas, no kā viss sākas, no kā sāksies viss biznes. Ja mums ir tā ideja, tad mēs varam domāt tālāk. Teiksim tā, izdomāt, kas ir aktuāls konkrētajā reģiona, konkrētajā vietā. Vai nu tas ir Jēkabpils, vai nu tas ir kāds novads, vai nu tas ir Latvijā vispār. Un es domāju, ka mēs vienojamies par to, ka ņemsim tikai Jēkabpili. Šodien tikai Jēkabpili. Un izlēmam, ka Jēkabpili ir problēma ēdināšanas vietas. Tad izdomājam, ka varētu taisīt kaut kādu jaunu ēdināšanu. Un iespējama koncepcija varētu būt tāda, ka tas ir Jēkabpils stilā, izmantot to lusi un apspēlēt to lušu stilistiku. Ja? Tad mēs konceptuāli jau dabūjam piekrišanu no Jēkabpils domes priekšsēdētāja atbalstīt to ideju. Tāda veida, ka pašvaldība varētu iedot mums telpas. Un tas uzreiz samazinātu mums izmaksas. Tad pirmā priekšrocība, kā dabūjam telpas. Un tas samazina izmaksas. Otrais. Es noteikti izmantotu biznesa inkubātora pakalpojumus, kas pirmajā gada, cik man zināms, samazina administratīvas izmaksas uz 85%. Tas ir otrais. Biznesa inkubators. Minus 85% pirmajā gadā. Minus 85% no kā? No administratīvām izmaksām. No ko? No ražošanas. Tas ir tikai ražošanas. No ražošanas izmaksām, bet tas jau arī nav. Tas nav slikta lieta. Jā, izmantot viņu arī. Un finansējums varētu izmantot to, man liekas, ka Hipoteka bankas programma Autum viņa saucās. Un zinot to, ka Hipoteka bankai tajā programmā patīk, kad uzņēmums cenšas samazināt izmaksas, es domāju, ka konceptuāli mēs varētu dabūt piekrišanu uz kaut kādam atbalstam šai idejai. Īsumā tā.